ir centralizēti, ir decentralizēti un ir kaut kas pa vidu, mēs viņus saucam par hibrīdu risinājumiem. Un tātad katram atsevišķam gadījumam tiek piemeklēts risinājums, ražotājs, konkrēta iekārta vai iekārtu kopums. Centralizēts risinājums ir risinājums, kur ir viens liels agregāts vai iekārta un ir gaisa vadi, kuri tiek izvadīti pa telpām, kabinetiem. Un tātad pa šiem te gaisa vadiem tiek padots un savākts gaiss. Savukārt decentralizētā sistēma ir tāda, kur katrā telpā tiek uzstādīta atsevišķa iekārta, parasti ārsienās, ir arī citi risinājumi. Un tātad šī te iekārta apkalpo vienu konkrētu telpu. Pavisam vienkārši tādās vietās, kur ir pabeigtas būves, pabeigti remonti, pabeigtas lietas un nav izbūvēta ventilācija, viennozīmīgi decentralizētā sistēma būs ļoti efektīvs gan izmaksās, gan arī tātad iekārtas darbībā un visā pārējā. Centralizēto, protams, ka viņi var izbūvēt arī jau esošās ēkās, ka jāņem vērā tas, ka būs jāveic kosmētisks remonts kā minimums, lai noslēptu gaisa vadus un to visu atrisinātu arī dizainiski. Tā būtiska atšķirība ir tāda, ka decentralizētajam risinājumam katra telpa ir apskatāma atsevišķi un ventilācija katrā telpā ir regulējama atsevišķi, palielināms ātrums, samazināms ātrums, vispār izslēdzam iekārtu, ieslēdzam. Un savukārt centralizētai tādā vienkāršā izpildījumā, ja ikdienišķā izpildījumā ir iespēja regulēt tikai visu ēku vai dzīvokli vai māju ar vieniem parametriem. Ja. Un tas nevienmēr ir ērti un jāņem vērā to, ka ar centralizēto sistēmu ir jāpārvar spiediens gaisa vados un tātad enerģijas patēriņš būs lielāks tieši lietojot.